Sveiki! Šodien gribu ar jums padalīties par izdevumiem, kas saistīti ar mājas apkuri 2026. gada janvārī, kas tiek uzskatīts par vienu no visaugstākajiem janvāriem pēdējo 15 gadu laikā. Sākšu ar savu māju. Kā jūs no iepriekšējiem video visi esat redzējuši, mana māja ir super energo neefektīva, un tāpēc man 1 kvadrātmetrs apsildīšanai izmaksāja vidēji 3 eiro. Tas, protams, ir baigi daudz. Nākošā māja ir nesiltināta 2-stāvu māja, 200 kvadrāti, vidējā temperatūra 22 grādi, tiek apkurināta ar gāzi, 1. stāvā siltās grīdas, 2. radiatori. Māja nav siltināta, bet, redziet, kombinēta apsilde tāda. Un šeit mēs redzam, ka, lai apsildītu 1 kvadrātmetru, izmaksas bija 1,81 eiro. Nākošā māja, arī 2-stāvu māja, kvadratūra 220 kvadrāti, tiek apsildīta ar gāzi un ir tikai radiatori. Bet es gribu teikt, ka šī māja ir mēģinājusi ekonomēt, dzīvojusi tādā ekonomiskajā režīmā. Arī siltais ūdens netika tā baigi sildīts, tā nepārtraukti, ja tiek taisīti grafiki un vēl sekots tam visam līdzi. Un, kā mēs redzam, izmaksas uz 1 kvadrātmetru ir 1,91 eiro. Un pēdējie manā statistikas datu apkopojumā ir daudz dzīvokļu mājas ar centrālo apkuri. Ir dažādi apsaimniekotāji katrai mājai. Pirmajā variantā jūs redzat, apsaimniekotājs ir privātais apsaimniekotājs, otrajā variantā ir Rīgas namu pārvaldnieks. Un jūs varat redzēt, ka privātais mājas apsaimniekotājs kaut kādā veidā viņam tas rēķins ir mazāks un 1 kvadrātmetra apsildīšanai ir izmaksājusi 3,15 eiro. Bet apsaimniekotājs, kas ir Rīgas namu pārvaldnieks, tur sanāca 5,04 eiro uz 1 kvadrātmetru apsildīt. Temperatūra, protams, šeit ir viskomfortablākā varētu būt 23, 24, neviens neko neekonomēja, bet redzam, kādi ir tie cipari.